Jēzus teica, es esmu durvis pie tēva. Un ja viņš atver, tad neviens neaizver. Amen, ja viņš aizver, neviens neatver. Viņš atvērs tavas acis, lai tu atgrieztos no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu uz Jēzu Kristu un mantojumu svēto pulkā. Iedomājies, tev ir ne tikai grēku piedošana, tev ir mūžīgās dzīvības apsolījums. Ko tas līdzētu, ja tavi grēki ir piedot, bet tu paliec šeit virs zemes, tevi aprok un tas ir viss? Mīļie, mums ir mantojums. Mums ir mūžīgās dzīvības apsolījums, kā šeit rakstīts, mantojums svēto pulkā. Būs turpinājums. Un tas viss bez nopelna rakstīts. Vēstulē romiešiem laikam mēs lasām, ka žēlastībā jūs esat pestīti, tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Amen. Bez nopelna. Bez nopelna. Tu nevari nākt un teikt, mīļais brāli, es esmu glābts. Tu iedomājies, cik labs es esmu. Es esmu glābts. Tu iedomājies, Jēzus man uzlūkoja. Es nezinu, vai tevi uzlūkoja, bet viņš man uzlūkoja. Es esmu glābts. Mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Tur kaut kur rakstīts evaņģēlijos. Nepriecēties, ka ļaunie gari jums paklausa, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Bet kaut kādā brīdī tu attopies, ka tas brālis un māsa arī ir tikpat ļoti dārgs Dieva acīs kā tu. Ne tāpēc, ka tu esi labs, bet tāpēc, ka Dievs tev mīl. Un tāpēc, ka Dievs ir labs. Amen. Dievs ir labs. Vienmēr, vienmēr. Amen. 1. Pētera 2:9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Dieva bērniem nepiestāv tumsa. Tu dzirdi? Tev nepiestāv tumsa.